tāda ideja. Es sapratu, ka tās maskas tika vāktas daudzu gadu garumā un izstrādātas. Jā, sākumā, vispār ir Mākslas akadēmija ik gadu organizē karnevālus. Jā. Un mēs studējām Mākslas akadēmijā, protams, piedalījāmies. Un tās maskas pa vienai tapa, līdz sanāca masku tāda kolekcija, kopums, kuru gribējās izstādīt. Un Mencendorfa nams piekļuva tādam piedāvājumam, un šeit ir foršas telpas, man liekas ļoti piestāv maskām. Un tā viņas te šobrīd arī atrodās. Un cik es saprotu, ka katrai ir tāda sava nozīme, savs stāsts, sava seja, kā saka, viņa kaut ko paslēp un kaut ko arī parāda. Jā, viņa parāda, iedzīvina tos tēlus, kuru dēļ viņas ir radītas, un tā sākotnējā tēma bija karnevāla tēma, katru gadu tās tēmas mainījās. Un šeit ir arī folkloras maskas. Manējās ir vairāk tapušas iedvesmojoties no latviešu folkloras. Abi bērni ir uzauguši folkloras kopā Vīteri un koptas latviešu tautas tradīcijas, līdz ar to arī maskas tapušas. Un man vairākus gadus jau kaut kā ir tuva dzīvnieku tēma. Un tad šeit ir redzama lapsa. Viņa bija izspēlēta manā darbavietā skolā. Skolas pasākumā Folkloras Maltuve. Bija tāds starp skolām, pamatskolām sadraudzības pasākums, kuru man vajadzēja vadīt. Kopā ar vienu skolotāju mēs spēlējām tādu lūdziņu un iesaistījām bērnus priekšnesumos. Līdz ar to, tas bija tāds labs iznāciens. Labs ir tāda, man patika šis tēls, viņa ir tāda gudra, viltīga, prot dzīvot, prot iekārtoties dzīvē, un viņai ir arī maciņš, kurā vienmēr ir kāda naudiņa, un viņa zina, viņa sauž, kur kas notiks, kur būs gardais kumosiņš, un tā. Nevelti viņai garš demons. Jā, nevelti viņai garš demons, un viņa tāda apsviedīga veikla, jā. Un tad man likās, ka vajag kaut kādu tēlu pretstatu. Un man liekas, ļoti izteiksmīgs dzīvnieks ir Alnis, bet nes kāpēc latviešu folklorā viņš ir maz pārstāvēts. Viņa tur gandrīz nav. Man liekas, kāda netaisnība, vajag šo netaisnību kaut kā kompensēt, labot, jā. Un tā radās Alnis. Viņš ir vientuļnieks, viņš ir savas ceļa gājējs, sava darba darītājs, tāds kluss, godīgs, kārtīgs. Vienīgā varbūt viņa tāda neveiksme, ka viņš dzīvo nomalē un maz draudzējās ar citiem. Bet tā uz viņu var paļauties. Es teiktu, ka šeit viņš izskatās visai šarmants un pievilcīgs. Viņš tāds ar savu, viņš tāds, tādu iekšējo noslēpumu. Vismaz te viņš tā ir izveidots. Tur ir kaut kas tāds pievelkošs, teiksim tā. Ja tur ir labs, tā kā viss ir skaidrs, tur, kā saka, dāma ir iznākusi un uz viņu ir, kā saka, vajag skatīties, tad šeit ir tāds noslēpums, ka gribās paskatīsies, kas tur zem tā, kā žociņa slēpjās. Jā, Ir darināti vai ir īstie? Nē, nav īstie. Maskas darinātas no papiemaša masas, veidoju apakšā karkasu un tad lipināju ar papīra masu. Papīra masa sajaukt kopā ar PVA līmi un tad krāsoju ar akrila krāsām. Pēc tam piemeklēju tērpu, tā lai atbilstu. Un tā tas kopējais salikums veidojās. Jā, ja tu tā saki, es tiešām nevaru iedomāties nevienu tēlu folklorā. Jā, varbūt kaut kur tautas dziesmās viņš ir pieminēts, bet vispār tā? Nē. Jā, tā ir čūska, tā ir pareizi saprotu, jā. Tā ir čūska, tā ir Zelkša kundze. Tad, kad es biju uzveidojuši šīs te divas maskas, man likās, ka pašai iekšēji gribējās kaut ko priekš sevis
un gribējās nebūt tik jaukai. Un tāpēc tā pačūska. Bet viņa ir jauka. Man liekas, ka no viņas baidās, jo kaut gan viņa neko ļaunu nevienam nav izdarījusi, bet tomēr no viņas baidās. Viņai ir asa mēle, viņa var pateikt visu tieši to, ko domā, acīs nereiķinoties ar to, kā viņu sapratīs, kā uztvers, kas kam patiks, kas nepatiks, un tā. Kā klusēs, neskatoties to, ka citi varbūt gaida kaut ko gudru. Viņu neinteresē intrigas, neinteresē kaut kādas tādas sadzīviskas lietas. Viņa tā dzīvo savā pasaulē, savā nodabā. Tāda tieša un arī. Un tādi divi vienturnieki, bet stipri atšķirīgi. Jā. Stipri atšķirīgi. Viens no augšas, otrs no apakšas, tā kā skatās. Jā. Un tie tēti, viņi tā kā piemeklēti pēc sajūtas. Jā, pēc sajūtas piemeklēti klāt. Viņas ir bijušas dzīvē kaut kur tās maskas. Šo es esmu redzējis tev tā kā visur jāpildē. Pārējās ir iefilmētas performancē, bet, teiksim, tādā plašākā pasākumā viņas nav bijušas. Bet viņu iznāciens ir iespējams. Arī tāpat skolas pasākumos, ko skola organizē. Es domāju, ka pielietojums viņām noteikti atradīsies. Tā. Šīs ir tavas 3. Jā. Un tās, kas Un tās autori ir Gulta Terēze.